viņš ir raudājis tajā mirklī, kad sieva nobrauca un saprata, ka būs medaļa, un izrādās, ka viņš nemaz viņu kāzās nebija raudājis. Tas man likās, tāds. Kāzās būtu jāraud. Aiz laimes, Aivār, aiz laimes. Jūs klausāties Šķiltavu podkāstu jeb raidierakstu, kurā ir žurnālisti izgaismo nedēļas notikumus. Ir arī labas ziņas. Par spīti visai pesimistiskām prognozēm par Latvijas sportistu izredzēm kāpt uz goda piedestāla šā gada Ziemas olimpiskajās spēlēs, mūsējie izcīnījuši 2 medaļas. Vai tā ir zīme, ka ugunīgā zirga gads, kurš sākās otrdien, varētu nest arī citus pozitīvus pārsteigumus? Politikā gan vēl tādus tikai gaidām, jo valdība nolēmusi neko nedarīt sakarā ar kokrūpnieku atbalsta skandālu un atstājusi šīs lietas tālāko izmeklēšanu prokuratūras rokās. Taču nešķiet, ka skandāla atbalsts pieklusīs, un tas vēl varētu radīt dažām labām diezgan nepatīkamus pārsteigumus. Lai diskutētu par šīm un citām tēmām, šonedēļ pie mikrofoniem ir Luīza Lotā Boltiņa. Sveika, Luīze! Sveiki! Aivars Ozoliņš. Sveiks, Aivar! Sveicināti! Un es Pauls Rauceps. Nu ko, šķiļam! Olimpiskās spēles vēl nav gluži beigušās, ir tikai ceturtdiena, bet jau šobrīd varam teikt, ka rezultāts ir bijis krietni labāks par gaidīto. Pērnā gada nogalē žurnāla prognožu rubrikā mūsu sporta eksperts rakstīja, un es citēju, rezumējot, viena goda alga būs panākums. Varam secināt, ka šīs spēles bijušas super veiksmīgas, jo latviešu sportisti dabūjuši ne tikai 1, bet veselas 2 medaļas. Elīna Ieva Bota sudrabu kamaniņu sportā un Roberts Krūsbergs bronzu šortrakā. Un neviens no otrs nebija starp vārdiem, kuri figurēja ekspertu favorītu sarakstos. Tātad mums ir 2 jaunas zvaigznes, ar kurām jāiepazīstas, un Luīze, tu šajā žurnāla numurā dod mums iespēju par viņiem vairāk uzzināt. Pastāsti par abiem medaļniekiem, par viņu personībām, kādu cilvēcisku iespaidu viņi atstāja. Kas izskaidro viņu veiksmi? Ļoti, ļoti iedvesmojoši jauni cilvēki, ļoti atsaucīgi, un viņi paši ir gandarīti par panākumiem. Domāju, gan tas gan būtu dīvaini. Viss ir slikti. Bronza, kas tas tāds vispār ir? Bet runājot par Roberta Krūsberga bronzu šortrekā, iedomājieties, viņam pietrūka nepilna sekundes simtdaļa līdz sudrabam. Bet tāpat mums jau latviešiem bronza ir vismīļākā, kā mēs zinām pēc mūsu hokeja panākumiem iepriekš. Bet jā, par mūsu vēsturiskajiem čempioniem. Es varu teikt, ka tas viss ir nācis ar tiešām smagu un ilgstošu darbu jau no bērnības un ar pareizo attieksmi. Jo, kā es noskaidroju no Elīnas Ievas Botas, viņai sapnis par olimpisko medaļu sākās jau tālajā 2010. gadā, kad Siguldā sagaidīja Vankūveras olimpiskos medaļniekus, brāļus Šicus un Martinu Dukuru, kuriem arī kaklā bija pa sudraba medālim. Un viņa tad kā 10-gadīgs bērns skatījusies uz viņiem un domājusi, ka wow, tas ir kaut kas kolosāls, ka viņi gribētu būt viņu vietā. Jā, tas ir lieliski, kā šādi panākumi viens veids ir nākamos panākumus, jo tu redzi to un tu notici, jā, es arī varu tā izdarīt tā, ka tas tiešām vispār. Man gan patīk tavā rakstā apraksts par viņas pirmo nobraucienu ar kamaniņām, kas esat viss. Tas bija labi, jā. Diezgan traumējoši. Klausītājiem, kuri varbūt vēl nav izlasījuši šo rakstu, viņas pirmais nobrauciens bija tad, kad viņai bija 11 gadi, un
viņa ir siguldieta, un attiecīgi viņas pirmā trenere Arnita Ansāna uz pamatskolu nāca vākt jauno talantu grupiņu kamaniņu sportam, un viņai draudzenēm iepatikās šī doma. Man arī patika viņas komentārs, tad, kad noskaidroja, ka tas ir bez maksas, tad viņas visas arī draudzīgi devās pamēģināt. Neko vecākiem Elīna neteica. Tas ir svarīgi, ka vecākiem neteica. Jā. Un, jā, šis sports, tur tev bija rakstīts, ka viņas māte vēl aizvien tur aizsēdz acis skatoties, jo tas ir tik šausmīgi. Es domāju, gan. Bet es lasīju arī, man liekas, New York Times kaut kur bija raksts arī tieši par to pašu, kad arī Amerikā vecāki skatās vēl jau vairāk uz skeletonistiem un tā tālāk, kad viņi vienkārši nevar skatīties, kā jaunietis metas tur galvu pa priekš lejā pa šo stāvo ledus trasi. Tas ir diezgan šausminoši. Tas ir ļoti bīstami, bet tas arī patiesībā ir svarīgi uzsvērt, kad skaidrs, kad viņi ir izcīnījuši šo medaļu, bet aiz viņas, tā kā kamaniņu sports ir tehniskais sporta veids, aiz viņas stāv arī ļoti nopietnas komandas darbs. Jā. Ko arī komentēja viņas treneris un kamaniņu inženieris mehāniķis Mārtiņš Rubenis, kad Elīnas kamanas izstrāde sākās jau pagājušā gada pavasarī, kopā arī ar zinātniekiem, un bija ieguldīts pamatīgs darbs. Jā, un inženieriem. Un Rubens, starp citu, ir vēl viens piemērs tam, kā veiksme vairo veiksmi, jo viņš jau pirms 20 gadiem Turīns, arī Itālijā, ieguva medaļu. Tā, ka tas bija liels sasniegums, es atceros to laiku, un viņš arī ļoti simpātisks cilvēks, manuprāt. Jā. Un runājot par komandas darbu, man ļoti simpatizēja Krūsberga komentārs par to, ka daļa no viņa bronzas medaļas ir pelnījuši viņa daktere un viņa fizioterapeits, kuri palīdzēja viņam celi nostādīt kārtībā, lai viņš var arī šo 1500 metru distanci izturēt. Jā. Un jā, viņam celī viņš startēja ar daļēju ceļgalā saišu plīsumu. Jā, tas ir... Tu esi trenējies visus tos gadus, un pienāk tas brīdis, tas ir tāpat kā šī slavenā amerikāņu slēpotāja, Vona, kura arī, viņai arī bija ļoti nopietna ceļgalu trauma, bet viņa tomēr, viņai tas nebeidzās tik veiksmīgi, protams, kā daudz zinās. Un Krūsbergs teica, lai tā kāja kaut vai nost, bet slidos. Tas bija jābrīd. Bet pa Elīnu Botte es vēl gribēju man šķiet tā zīmīgi, ka viņas karjeru no abiem galiem ierāmē asaras. Viņa raudāja pēc paša pirmā brauciena, ka viņa tur atsitās un apgāzās, un tagad, kad saņēma sudraba medaļu, izplūda asarās, nevarēja valdīt arī. Bet tās, acīm redzot, bija tomēr citādas asaras. Apja kompozīcija. Runājot par asarām, es gribu izcelt viņas vīru, Mārtiņu Botu, kurš, diemžēl, šajā olimpiādā mums neatnesa nevienu medaļu, bet tad, kad viņi atgriezās mājās Rīgas lidostā, televīzijas intervijā, viņš arī stāstīja to, ka viņš ir raudājis tajā mirklī, kad sieva nobrauca un saprata, ka būs medaļa, un izrādās, ka viņš nemaz viņu kāzās nebija raudājis. Tas man likās, kāzās būtu jāraud. Aiz laimes, Aivārd, aiz laimes. Labi, tu labāk zini. Labi. Var sakot, mums ir divas jaunas uzlēcošas zvaigznes, un tas, protams, ir lieliski. Šīs olimpiādas ir nesušas visādas emocijas, un varbūt mēs varam parunāt drusku plašāk, jo, protams, ir arī vilšanās. Es domāju, hokejs, protams, kas ir mūsu prieks un lepnums, viņiem šīs nebija sevišķi veiksmīgas spēles. Man arī ļoti žēl, ka mūsu slēpotāja Ģērmani tomēr, uz kuru tik liktas diezgan lielas cerības, ka viņai neizdevās pirmā nobraucienā pat nobeigt, un līdz ar to viņa izstājās, tas bija tāds. Kam jūs
bez šīm te mūsu veiksmēm pievērsāt uzmanību, kas jums likās svarīgi, un varbūt ne tikai Latvijas kontekstā, bet arī plašāk ņemot. Aivar, ko tu skaties? Tu cītīgi skaties hokeju vai kaut ko citu? Neteiksim, ka cītīgi, bet, skatījos, protams, ar Vāciju visu spēli noskatījos, un man tas viss atgādināja pagājušā gada basketbola čempionātu Rīgā, ka laba komanda, labi spēlētāji, bet kaut kas tur nav. Šeit arī, man patika, kā spēlēja. Līdz Latvijas izlases, līdz tiem brīžiem, kad bija jāiemet vai nebija jāielaiž vārds savos vārtos. Jā, izņemot šīs divas tādas periferālas. Pārējā spēle bija ļoti interesanti. Jā, tad kā pa vidu viņi tur nīcījās, viss bija forši, bet... Jā, un tāpēc, es ar Dāņiem mazliet nokavēju, kāds 10 minūtes ieslēdzis 0-2, un es tā biju domājis, vai tad nebūs neko mācījušies, ka Dāņi amerikāņiem uzreiz iemet arī, ka viņi sākumā met. Ne, izrādās ne, un pēc brīža jau 3-0, un tad tā spēle bija. Tā spēle tad bija arī izšķirīgā, protams, tālāk jau vairs tur neko. Žēl, ļoti skumji, varēja. Varēja būt labāk, jā, tas katrā ziņā. Luīs, kam tu pievērsi uzmanību šajās olimpiskajās spēlēs? Es sekoju patiesībā diezgan aktīvi līdzi olimpiādai, un es varu nokomentēt par hokeju, kad, protams, Paul, tu zini, ka es manifestēju ka mēs tiksim ceturdaļfinālā. Bet, es kaut ko paņemšu sev līdzi dzīves gaitām no sarunas ar Elīnu Ievu Botu, tad tas ir tas, kad ir ļoti svarīga ticība sev un iekšējs miers, un attiecīgi, kā es to gribu attiecināt uz mūsu hokejistiem, jo pēc zaudējuma pret ASV viņi nepārdzīvoja, viņi bija pārliecināti, un man arī bija ticība, ka viņiem ir padomā, ka būs mums labi rezultāti. Bet tad, kad bija spēle pret Dāniju, un kad pirmajā pat pusminūte nebija pagājusi, un tie vārti jau bija ielaisti, un pēc tam attiecīgi arī sakoja šis zaudējums, es domāju, tas mums arī mentāli mūsu hokejistiem arī nepalīdzēja viņiem stāties pretī Zviedrijai. Protams, tas bija mans skumjākais, jo es uzskatu, ka Latvija ir hokeja lielvalsts. Tas mums šoreiz jācer. Bet ir arī citi gadi, būs nākamgad arī hokeja čempionāts un tā tālāk. Protams, bija arī pamats sašutumam. Mēs jau pagājušā nedēļā runājam par Ukraiņu skeletonista Heraskeviča diskvalifikāciju sakarā ar viņa ķiberi, uz kuras bija attēloti kara laikā Krievu nogalinātie ukraiņu sportisti. Šonedēļ mums žurnālā ir saruna ar Latvijas skeletonistu treneru Steinbergu, un mēs zinām, ka Latvijas tieši skeletonists ļoti aktīvi atbalstīja Ukraiņus. Jauna ziņa tā nav, bet man liekas, bija ļoti svarīgi arī dot viņam iespēju plašāk paskaidrot, kāpēc viņš tik ļoti iestājas par Ukraiņiem, kādas viņam sajūtas. Kas jums likās svarīgi viņa teiktajā, Aivar? Visu cieņu Steinbergam, viņa nostāja pilnīgi skaidra un nepārprotama, un viņš jau bija tas, kurš visaktīvāk tur iestājās par Ukraiņu sportistu, pret Ukraiņu sportistu diskvalifikāciju un aicināja citus parakstīt, vēstuli parakstīt tikai daži, tur Kanāda, Lielbritānija, Izraela un Dānija, manuprāt. Un diemžēl, man mazliet, es gribētu atrunāt viņu no tām pārdomām, ka vai viņš sāc domāt, vai sports vēl ir man. Es domāju, ka tādiem cilvēkiem kā viņam ir jābūt sporta apritē un jānostājas pret netaisnību, un šajā gadījumā man šķiet, tas ir pret Krievijas galveno eksportu preci, proti korupciju. Man šķiet, ka aiz tā visa pamatā ir tomēr federācija un starptautiskās olimpiskās komitejas
Kaut kāda veida ietekmēšana, nemēģināsim izraisīt tiesu darbus, sākot, ka viņi tur ņēmuši kukuļus, bet kaut kādā veidā Krievija prot un spēja un pievērš tam ļoti lielu, protams, velk tam ļoti lielus resursus, lai panāktu lēmumus sev pa labu. Un mēs redzam, ka viņi jau ir panākuši vienu soli uz atgriešanos starptautiskā apritē, jo viņas pielaidīs pie paralimpiskām spēlēm. Tas ir vispār skandāls. Principā Krievijas okupanti sacentīsies ar savas okupācijas upuriem, cilvēkiem, kurus viņi ir ievainojuši vai sakropļojuši. Tas ir vienkārši drausmīgi, kas notiek tajā sporta vadības augstākajā līmenī. Jā, katrā gadījumā es domāju, ka Steinberga nostāja laikā, kad mēs zinām, ka nākamā nedēļa apritēs 4 gadi kopš pilnmēroga uzbrukuma sākuma, un laikā, kad varētu likties, tas jau ir tik garus gadus ilgs, un viss ir noguruši, un jāatgriežas pie normālas dzīves, un blā, 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 ka patiesībā sakot, viņa tā ļoti stingrā nostāja ir ļoti cienījama un nepieciešama. Un es šajā sakarā varbūt arī pievērsīšu uzmanību tam, ka es domāju, tā 4 gadu atzīmēšana nākamā nedēļa ir ļoti svarīgs brīdis. Mums arī šajā sakarā ir žurnālā intervija, mūsu kolēģis Anastasijas Ringis intervija ar Ukraiņu Nobeļa miera prēmijas laureātu Aleksandru Matvīčuku, kuru runā par to, kas ir nepieciešams, lai karu varētu tomēr izbeigt. Bet tas, es domāju, ka šis arī nākamā nedēļa mums būs svarīgs sarunu temats. Pāriesim pie nākamā jautājuma. Jau kopš pagājušā gada rudens, kad par to pirmo reizi ziņoja televīzijas raidījums Nekā personīga, parādās aizvien jauna informācija par 2023. gada desembrī valdības slēgtā sēdē pieņemto lēmumu, kas uzdeva valsts uzņēmumam Latvijas valsts meži samazināt virknei kokapstrādes uzņēmumu ilgtermiņa līgumos fiksētos kujkoku zāģbaļķu iepirkšanas cenu. Uzņēmumi bija piedalījušies izsolē, lai iegūtu šos līgumus, bija nosolījuši, ka mēs maksāsim tik un tik, bet, kad koksnes cena 23. gadā stipri samazinājās, domāju, kāpēc, lai mēs maksātu vairāk? Un vērsās pie zemkopības ministrijas, lūdzu mainīt spēles noteikumus. Un zemkopības ministrs Armands Krauz arī labprāt uzklausīja šos lūgumus. ZZS partijas biedrs tad valdības sēdē apgalvoja, ka nozarei draudot krīze, valdība pieņēma viņu priekšlikumu uzdot Latvijas valsts mežiem mainīt šos līgumus, un tas tā arī notika. Tas kopumā Latvijas valsts mežiem ir izmaksājis šis lēmums gandrīz 50 miljonus eiro neiegūtu ienākumu, un varētu likties, labi, kas tad man par to, bet patiesībā sakot, ņemot vērā, ka tas ir valsts uzņēmums, kur dividendes daļa, dažkārt arī diezgan liela daļa tiek pārskaitīta valsts budžetā, var teikt, ka varbūt ne par 50, bet par vairākiem 10 miljoniem ir arī samazināta valsts budžeta ieņēmumu, un tas skar, protams, mūs visus. Kāpēc 50? 50? Tur ir aprēķini par to, ka zaudējumi ir 49,... Es jau teicu, ka Latvijas valsts mežiem neiegūti ieņēmumi ir gandrīz 50, bet tas, cik Latvijas valsts budžets neieņem, tas būtu atkarīgs no valdības lēmumu par dividendēm. Bet tās dividendes, protams, skar mūs visus, jo tas skar budžetu. Tāpēc viens šis lēmums būtu skandalos, bet pēc tam, kad tas nonāca atklātībā, izmeklēšanas komisija tika izveidota, lai to pārbaudītu, un tā konstatēja, ka zemkopības ministrijā sagatavotajā ziņojumā valdībai par to, kāpēc tāds lēmums būtu nepieciešams, tas tika veidots balstoties tikai uz pašu kokrūpnieku sniegto informāciju, un ka nevienam no atbalstu saņēmušajiem uzņēmumiem nedraudēja būtiskas finanšu grūtības. Turklāt atbalstāmu uzņēmumu sarakstā, kur saņēma Latvijas valsts meži, bija iekļauti 2 pata grupas meitas uzņēmumi, kuri nemaz neatbilda valdības noteiktajiem kritērijiem atbalsta saņemšanai. Un šobrīd neviens nevar pateikt, kā šīs 2 firmas iekļuva laimīgos sarakstā. Pagājušā nedēļa valdība noklausījās izmeklēšanas komisijas atzinumus, bet nosprieda, ka neko īsti vairs nevar darīt, jo it kā esot pagājuši 2 gadi, kopš tie lēmumi tika pieņemti, un līdz ar to ir iestājies noilgums, lai gan daži lēmumi par pats uzņēmumiem tika pieņemti arī
pēc tam, tā ka var uz viņiem attiektos šitā iespēja ierosināt disciplināru lietu, bet valdība tā nelēma. Tas arī bija ierakstīts komisijas ziņojumā, kad kā ir iestājies noilgums. Katrā ziņā tagad būs jāgaida, ko teiks prokuratūra un valsts kontrole. Kolēģi, ko jūs sakat? Šitam te, protams, šai lietai ir arī nopietna politiska ietekme, jo tas skandāls, es saku, ir pamatīgs un liels. Premjerministrs Siliņa ir pieļāvusi domu, ka varētu prasīt zemkopības ministra Armanda Krauzes demisiju šajā sakarā. Viņa gan diezgan garamējo to pateica. ZZS uz to ir reaģējuši, ka tad viņi varētu ierosināt Siliņas demisiju. Aivar, ko tu par to visu saki? Parunājos šodien Saeimā ar Augustu Brigmanu par visu šo. Visu es nevarētu stāstīt, un viņš man teica, ka es tev visu nemaz arī nestāstīšu, kas man padomā ir. Bet vienu, ko es paprasīju, vai es drīkstu to citēt, viņš teica, ka jā, viņa princips būšot tāds, ka, kā Runcim Leopoldam. Ja mani neviens neaiztiek, ja man neviens nedara pāri, tad es ar nevienam nedarīšu pāri. Tā kā politiski izskatās, ka visi mēģinās šo lietu noairēt vismaz līdz prokuratūras atzinumam, par to visu atstājuši atbildību prokuratūrai, kas, manuprāt, nav pareizi. Šajā gadījumā, protams, varēja, te viss izskatās tik slikti, ka te noteikti bija jābūt dienestu pārbaudēm. Siliņa, protams, negrib savu valdību sagāst, jo tad ir ultimāts no zaļajiem zemniekiem, ka, ja vēršas pret Krauzi, tad jau viņi prasīšot tur švinkas un vai pat redz pašas Siliņas demisiju. Bet es domāju, ka zaļajiem zemniekiem uz vēlēšanām šis ir eksistenciāli svarīgs jautājums. Viņi vēlas parādīt visiem saviem lobbyiem, ka mēs esam ar jums. Tas nav tikai par kokrūpniekiem. Tāpat viņi rīkotos un arī rīkojušies līdzīgi par zemniekiem, ja viņiem vajag kaut kādu atbalstu un palīdzību it kā pēc kaut kādām dabas katastrofām. Tas ir tas, kas ir zaļie zemnieki. Viņi ir tāda korporācija ar savējiem. Un savējos tad nodot nevar, savējiem naudiņu vajag, un tad mēs arī izkārtojam. Un ja kāds mēģina to aiztikt, tad paši vainīgi būs un paši dabūsiet. Bet es saprotu arī, protams, Siliņu savā ziņā, jo, labi, viņi versīsies, viņi ierosinās dienestu pārbaudas, pieprasīs Krauzes demisiju, Brigmans pieprasīs, vai zaļie zemnieki, vai Krauze pieprasīs Siliņas demisiju, par to nobalsos tad Saeima, jo zaļie zemnieki arī būs par, un kas tālāk paliek, paliek tehniski valdība. Jā, bet šis te, Aivar, ko tagad nesāc atkārtot šīs te Brigmaņa muļķības, jo nav tāda lieta tehniska valdība. Ir vienkārši valdība, kura, ir nobalsots par neuzticību, bet, viņi turpina strādāt līdz ar ministra kabineta iekārtas likumā tieši rakstīts, turpina strādāt ar tām pašām pilnvarām līdz brīdim, kad tiek nobalsots par jaunu valdību. Tu mani pat pārtrauc, es gribēju pateikt, ka tehniski valdība tas nozīmētu vienkārši, ka nav sastādīta jauna valdība, un šai paliek visas tās pašas pilnvaras, kas te ir bijušas. Bet Saeimā nebūtu balsu, teiksim, kaut kādu likumu pieņemšanai, bet no otras puses jūnija sākumā Saeima iet atvaļinājumā. Tā kā tā īsti liela problēma nebūtu. Es pat esmu dzirdējis radikālākas versijas, bet tas ir tā no kuluāru vienkārši sarunām, ka, Siliņa varētu vispār atlaist kaut vai visu to valdību jaunu uztaisīt nevar, tad viņi salikt savus partijas biedrus visos ministru amatos pa pienākumu izpildītājiem, tehniskajiem, teiksim tā. Un tādā veidā cerēt, ka tur kaut kas būs vēlēšanās labāk. Es diez vai viņi to darīs un diez vai tas būtu labāk, bet principā, kaut kādas versijas par to, ka viņa varētu atkal, piemēram, atlaist 3 ministrus no katras partijas pa vienam, lai izskatītos labāk, bet
kā vienreiz jau ir darījusi, bet es nedomāju, ka zaļie zemnieki ar to samierinātos. Viņi noteikti nesamierinātos, un tas arī būtu diezgan tā dīvaini, man liekas, jo tas iepriekšējā reize, ka viņš šito triku izspēlēja, man liekas, tas neizdevās. Viss, ko viņi izdarīja, viņi sadusmoja pats savus partijas biedrus, un tur tas efekts, man liekas, nebija tas vēlamais. Bet es domāju, ka šī versija, ka viņi varētu vienkārši izmest zaļos zemniekus un pateikt, labi, ja jūs varat izveidot citu valdību, ja neturpinām, kā esam, jo tādā veidā viņi zināmā mērā atmazgātos no šiem pārmetumiem, ka viņi ir izveidojusi valdību ar Lemberga atbalstītiem zaļiem zemniekiem, viņi būtu, parādījusi savu nostāju pret šito kokrūpnieku skandālu. Un reālais efekts jo tā valdība jau, kā tu pats saki, darba nav vairs daudz, un jūnijā jūnija beigās Saeima tā vai tā iet atvaļinājumā. Politiski, protams, riskants gājiens, bet varbūt, ja viņi pareizi izkārto, varētu atmaksāties. Bet es vienkārši, man vēl viena piebilde ir vienkārši, man liekas, ir zīmīgi tas, ka gan no Brigmaņa teiktā, gan arī šodien Rokpelns tur intervijā. Viņi to Krauzi atbalsta līdz brīdim, kad ir prokurūras lēmums. Es domāju, ka ja prokuratūra ierosinās kriminālu lietu, kura arī Krauzi ir starp tiem cilvēkiem, ko viņi izmeklē, tad paši zemnieki varētu būt ieinteresēti viņu nomaiņā, jo ar tādās tiet uz vēlēšanām viņi visdrīzāk negribēs. Ja ierosinās, ģenerāla prokurors Mesers intervijā televīzijā, pat stāstīja par to, ka, viņam ir kaut kāda neizpratne par to, kāpēc tad valdība neierosināja dienestu pārbaudas un nedarīja pat vairāk, lai to lietu, kāpēc visu uzkrauja atkal tiesību sargātājiem. Bet no otras puses tev taisnība, ja būtu, ar pieļaujumu, ja būtu šāds ģenerāla prokuratūras lēmums ierosināt kriminālu procesu, tad visvairāk par šīs valdības stabilitāti būtu norūpējušies, manuprāt, zaļie zemnieki, un viņi censtos izdarīt visu, lai šī valdība nekrīt. Jā, katrā ziņā meistara teiktais, tā noskaņojums tajā viņa paziņojumā bija lika domāt, ka prokuratūra diezgan nopietni šito pēt un ka tur kaut kāda kustība būs, ka nebūs tā, ka viņi vienkārši izbeigs. Es ceru, jo tas izskatās vienkārši briesmīgi. Luīz, vai tev ir kas piebilstams par visu šo? Traģiskākais šajā skandālā ir tas, ka nav sekojas neviena disciplināra lieta. Un skaidrs, ka arī iepriekš jau intervijās un pēc citiem skandāliem ir izskanējis, ka mūsu premjeras Siliņas taktika ir nesodīt. Bet šeit ir jau pierādījumi, ka disciplināra lieta jau uzreiz nenozīmē demisiju. Un tas man liek uzdot jautājumus, kad kuram vēl šie līgumi nesaprotamie, nezināmie, kuram vēl viņi ir izdevīgi? Jo sāk izskatīties, ka ne tikai ZZS. To es pieņemu, ka prokuratūra to visu izskatīs. Te ir vēl viens aspekts, protams, ko mēs neesam pieminējuši, ka šis viss diezgan cieši skar arī valsts kanclejas direktoru, kuru Siliņa pieņēma amatā. Raivis Kronbergs, kurš bija Zemkopības ministrijas valsts sekretārs tajā laikā, ka šie lēmumi tika pieņemti, un viņš arī bija valsts pārstāvis tieši Latvijas valsts mežos akcionāru sapulcē, kas acīm redzot uzdeva viņiem tur tās izmaiņas veikt. Tā ka, protams, rokot dziļot, teiksim, bez viņa kaut kāda atbildības izvērtēšanas pilnīgi nevarētu iztikt, un tas varētu arī būt iemesls, kāpēc Siliņa drusciņi piebremzē šo lietu. Es vienkārši nobeidzot šo sarunu, es gribu arī pievērst uzmanību citam aspektam, kas man liekas ir diezgan svarīgi. Šī valdība diezgan daudz ir runājuši par nepieciešamību kotēt mazāko daļu, 20-25% no valsts uzņēmumiem biržā. No ZZS un no kokrūpniekiem ir bijusi milzīga pretestība šai domai tieši Latvijas valsts mežu sakarā, bet viena lieta, kas ir pilnīgi skaidrs, ja Latvijas valsts meži būtu kotēti biržā kaut vai ar 5% vai 10%, šāds darījums nevarētu notikt. Vienkārši nebūtu iespējams valdībai lemt
pateikt uzņēmumam, viss atsakieties no 50 miljoniem. Tas nevarētu notikt, un tas ir pats par sevi viens no galvenajiem, ne vienīgais, bet viens no ļoti svarīgiem argumentiem, kāpēc būtu svarīgi šos valsts uzņēmumus kotēt biržā, jo tas radītu neatkarīgu kontroli, lai šādi lēmumi, kur izskatās briesmīgi, kurus, ja pacels visas tās lietas un sāks tur izmeklēt, ka var izrādīties, ka tur ir diezgan nopietni, nopietnas tā apsūdzības, kāpēc atsevišķiem uzņēmumiem tika piešķirts tādas priekšrocības. Šādi lēmumi nevarētu tikt pieņemti, ja uzņēmums būtu kotēts biržā, un tas ir viens no galvenajiem argumentiem, kāpēc tas obligāti būtu jādara. Vienīgais uzņēmums ir Latvijas autoceļu uzturētājs, kur tagad gatavo un kas kaut kādā brīdī nākotnē tur daļa akcijas tiks kotētas biržā. Es saku, tas ir tieši, ir šitie visi tie konservatīvie, labējie, kas ir pievērsti tās ministrijās, viņi ir pilnīgi pret privatizāciju, pilnīgi pret, ka viņi grib visu, lai viss piedara valstī. Labi, bet pāriesim pie nākamās tēmas, pirms tam mēs gan iespraukšos ar nelielu reklāmu, un tā ir laba ziņa mūsu klausītājiem. Mūsu raidierakstus tagad var klausīties arī ir.lv jaunajā sadaļā ir audio. Tur atradīsiet arī žurnāla ir stāstu, interviju, recenziju un citu interesantu un vērtīgu žurnālistu darbu audio ierakstus. Tātad, tagad viss ir redakcijas audio saturs atrodas vienvieta. Šajā sadaļā var arī saglabāt rakstus, lai tos klausītos vēlāk. Var izveidot savu atskaņošanas sarakstu, kā arī var klausīties arī slēgtu ekrānu. Brīžos, kad sportojat, vadat auto, braucat ar riteni vai gluži vienkārši gatavojat vakariņas, un galva ir brīva, lai paklausītos ko vērtīgu un aktuālu, tad ir laiks, ir audio. Ir divi temati, kas latviešiem sevišķi mīļi un par kuriem mēs vienmēr esam gatavi runāt, un tie ir latviešu valoda un Latvijas daba. Un šajā žurnālā mums ir raksti, kas dod vielu spriešanai gan par vienu, gan par otru. Kolēģi Laura Dumbera ir stāsta par valodnieci Benitu Laumani, kura ir pētījusi māju un cilvēku vārdus Lejas Kurzemē, un kur ir dažādi ļoti interesanti un tādi sulīgi nosaukumi un vārdi tur ir pieminēti. Es domāju, ka mums ar lielu interesi var izlasīt. Bet savukārt Mārtiņš Galnieks raksta par jauno Latvijas sarkano grāmatu, kura iznāk pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma un kurā fiksētas mūsu dabas daudzveidības noplicināšana šajā laikā. Kolēģi, mums nebūs laika visu to pārstāstīt, un tur ir daudz detaļas un nianses un īpatnības, bet varbūt ir kaut kādas lietas, kas sevišķi piesaistīja uzmanību un kas varētu būt kā āķis arī citiem tur ķerties pie šiem rakstiem, kas man liekas tiešām ir vērtīgi. Luīs, kas tev piesaistīja uzmanību? Kompliments publiski Laurai par tik garšīgo rakstu par zinātņu doktori Benitu Laumani. Es viņu izbaudīju, nevis tikai izlasīju, un gribu īpaši izcelt arī mūsu kolēģi Ievu Salmanu fotogrāfi, jo fotogrāfija, kā ir iemūžināta Laumanas kundze, man atgādina tādu pašmāju Agata Kristī atmosfēru, ka viņa ir tiešām zudušo vārdu meklētāja. Bet tas, ko es gribu izcelt no šī raksta, kas man jau no vakardienas stāv prātā, ko es noteikti arī pārņemšu savā leksikā, ir vārds pidelis. Jā, tas ir labs. Tā nav rupjība. Tā nav rupjība. Un pidelis nozīmē vieglprātis, viola, svilpe. Es pilnībā redzu, kā es nākotnē saku, tur es nezinu, lamāju kādu aktu pideli. Man liekas, burvīgi vienkārši. Uzmaniet, jo es domāju, ka dažs labs varbūt, kas nav no Lejas Kurzemes, bet ir no kaut kādas Vidzemes centrālās augstienes, varētu ņemt jaunāšos. Pau, tu tagad laid tā kā burba. Jā. Proti pļāpa un buršķis. Vai arī bailīgs kā ķišķis, jeb zaķis. Brīnišķīgs raksts. Es pievienojos kolēģei Laurai ir izdevies ļoti veiksmīgs raksts. Es gribētu izcelt to, ka viņai pašai ir laba valoda. Viņa nelieto atšķirībā no ļoti daudziem žurnālistiem visus šitos divdabu teicienus ar ototies kā galveno teikumu veidotāju, un viņa nelieto līdz ar to nevietā arī starp citu.
Labi, Aivar. Bet no raksta ir skaidrs, man visvairāk, vislielāko iespaidu atstāja, ka Benita Laumane joprojām savos 88 gados turpina pētīt to, ko viņa sāka pētīt jau savā disertācijā. Tas pa jūru un jūrniecību un pa kuģniecību, visu valodu, kas uz to attiecas. Un tas vēlreiz atgādina, ka latviešu valodu neviens nemāk. Tas nozīmē, ka neviens nav iemācījies latviešu valodu, jo nevienu valodu nevar iemācīties līdz galam. Un tā parasti, visas valodas, bet latviešu valoda šajā gadījumā ir tik bagāta, ka to var mācīties visu mūžu, un neviens nedrīkst pateikt, ka es tagad zinu. Man šķiet, ka mūsu kolēģi liela daļa tā uzskata, es tagad zinu, pa latviešu valodu vispār nav jādomā, es taču zinu. Jā, un tad tik laiž, un tad ir tāda brīnuma, ka bail lasīt. Bet šis raksts ir gan labā valodā, gan par brīnišķīgu personību, kas rūpējas un kopa valodu. Man ļoti patīk. Man likās sevišķi svarīgs Laumanes tās stāstītais, kas ir gan pa valodu, gan kopumā tāds uzmundrinošs, tāda uzmundrinoša atziņa, ka viņi saka, ka kurš kāpās un lībiešu ciemos esot pastāvējis kopīgs ticējums, kad esi uz jūras runā tikai latviski, tad zveja labāk veicas. Un man liekas, ka mums kopumā, ja mēs runāsim latviski, mums viss labāk veiksies, bet tad ir jārunā pareizā latviešu valodā. Tā, lai mēs viens otru saprotam. Jā, un redz, kā un latviešu valoda ir tāda apvienojoša un arī veiksmi nesoša, un tas, man liekas, ir tāds svarīgs faktors. Bet par otru, netik priecīgo tēmu par sarkano grāmatu, bet tur arī dažādas zīmīgas lietas, ko jūs tur pamanījāt, Luīze, kas tev likās svarīgi? Man bija jaunums, kad Latvijā 19. gadsimtā jau sāk samazināties un jau ir izzudušas lidvāvedes. Es savā apzinīgajā mūžā nevienu lidvāvedi neesmu satikusi Latvijā. Kā ir tāda jums? Nē, es arī nē, tāpēc, ka ir izzudušas, Bet kaut kad ir bijušas. Tā gan, protams, nav nolemtība, jo es nezinu, vai jūs zinat, kolēģi, bet savulaik bebri bija izzuduši Latvijā, viņi bija izmiruši, un tad viņas pēc tam atkal ievies, jo viņi tur muižkungu laikā, viņas muižnieki bija viņas visas nomedījuši. Un toties lāči neizzudīs, jo lāči ir atgriezušies. Bija laiks, kad no Krievijas viņi mums te nāk iekšā, vesel 150 jau esot. No Igaunijas arī tur, man liekas. Varbūt, bet, galu galā, vai tad tie ir igauņu lāči tur no Igaunijas? Es nezinu, man šķiet, viņiem ir Schengen līdz, varbūt. Igaunijā visu laiku ir bijuši lāči. Man tas savā ziņā, tas parāda to, cik ātri šīs lietas var mainīties. Rakstā ir izcelts tas, ka lucīši Latvijas ūdeņos ir populācija samazinājusies par gandrīz 95%. Mēnesas samazinās, upes nēģis jau uz izrušanu. Bet par tiem lucīšiem vienkārši bija laiks, kad brauc uz jūrmalciemiem, un lucīšus, ja negluži meta pakaļ, tad katrā ziņā viņi bija visur pieejami, un es atceros vēl 90. gadu otrā pusē, es biju tur Kurzemes kā līča pusē kādā zvejnieku ciemā, un tur mēs tos lucīšus ēdām atspērušies, un viņi tur nebija nekādas grūtības, un tagad atrod, vispār viņi vairs nav nekur pieejami, tas parāda, ka salīdzinoši īsā laikā šīs pārmaiņas var būt ļoti, ļoti radikālas, un tas ir jāņem vērā, tās pārmaiņas notiek, un viņas nav, Ir dažas interesantas lietas vēl par šo sarkano grāmatu, ka dažas sugas izņemtas no apdraudēto saraksts tikai tāpēc, ka tās vairāk pētītas ir. Un tagad izrādās, ka, piemēram, sikspārņi nemaz nav reti, kā tas bija iepriekšējā sarkanajā grāmatā. Vēl man saskumdināja tas, ka, piemēram, Latvijā neviens nepēta blaktis un ērces.
Un tā kā mēs nemaz nezinām, cik apdraudētas tās ir. Ērces neviens nepēta. Tas ir dīvaini, ņemot vērā to, kādu apdraudējumu viņas rada cilvēkiem. Tas šajā sarkanās grāmatas kontekstā vismaz nepēta, vai cik lielā mērā tur, vai tās ir ļoti izplatītas vai maz izplatītas. Un tās ir. To mēs zinām, ka ir, bet neviens nezina, cik daudz viņu ir. Nav skaitījis ērces neviens acīm. Labi. Katrā ziņā iesaku abus šos rakstus mūsu klausītājiem un lasītājiem, jo tur es domāju, ka mēs tikai dažas tās odziņas nolasījām, bet tur ir daudz ko uzzināt, daudz ko var uzzināt un daudz ko var saprast. Noslēgsim kā vienmēr ar citātiem. Lūdzu, kāds tev citāts šonedēļ? Man ir tāds zīmīgs vēsturisks fakts no šīs nedēļas. 17. februāra agrā rītā Daugavpils novērojuma stacijā pie Ruģeļu ūdenskrātuves saules sasniedza -32 grādus, kas tajā dienā bija lielākais augstums Eiropā. Jā, mēs to varam. Mēs bijām vienīgie Eiropā. Un jauns 17. februāra augstuma rekords Latvijā. Es domāju, ka es mūsu vidū un mūsu klausītāju vidū neesmu vienīgā, kura tiešām cer, ka šis šogad ir pēdējais augstuma rekords, ko mēs esam piedzīvojuši. Bet kāpēc tas nebija Zosēnos? Jā, pareizi. Vienmēr jau Zosēnos. Mūsu Ziemeļpolā. Daugavpilī atrada diezgan tādu unikālu veidu, kā atzīmēt ugunīgā zirga iestāšanos, teiksim, tieši ar visaugstāko, viszemāko temperatūru Eiropā. Aivar, kāds tev citāts? Es pieturēšos pie mūsu šodienas tematiem un pa kokrūpniekiem. Šis tomēr ir jāpatur prātā. Nevis jāpatur prātā, bet jāatgādina šad un tad, kā pata valdes loceklis Jānis Mierkalns teica, citēju, mums nav ar Škodu jāvadā savi partneri, mums ir savs prestižs, kaut kāda ētika, kā mēs sevi pasniedzam. Tā ir viņu ētika, nopirkt Maybachus. Lai klausītāji labāk saprastu, pat tas grupas mācu uzņēmums tajā pašā laikā, kad viņi meitas uzņēmumu saņēma šo atbalstu no valdības, nopirka Maybachu un vēl kādas tur grēznes. 2 Maybachus man šķiet viņi pat nopirkt. Var sakot, dārgus automobiļus nopirkt, jo tas atbilst viņu ētikai. Mans citāts būs tāds sauklis, varētu teikt, aicinājums. Tas ir kopā līdz uzvarai. Un es vienkārši gribu šajā raidījumā, kas ir pēdējais pirms pilnmēroga uzbrukuma gadadienas, atgādināt, ka otrdien, 24. februārī, 7:30 no rīta pie Brīvības pieminekļa Rīgā notiks atbalsta akcija Ukrainai ar saukli kopā līdz uzvarai. Un es gribētu vienkārši aicināt visus, ja ir iespēja aiziet, jo, kā mēs esam redzējuši, gan arī gadījumā ar skeletonistu un citos daudzos gadījumos, arī morālais atbalsts ir ļoti svarīgs Ukraiņiem. Viņiem šobrīd ir jāpārcieš negulētas naktis un dzīvokļi bez apkuras. Mēs varam saņemties un aiziet otrdien no rīta pie Brīvības pieminekļa un izrādīt atbalstu viņiem šajā 4. pilnmēroga uzbrukuma gadadienā. Ar to mēs arī noslēgsim šo raidījumu. Paldies, kolēģi. Aivar, paldies. Paldies visiem. Luīze, paldies. Paldies. Šonedēļ žurnālā Marija Leskavniece intervēja filozofu un budismu pētnieku Kasparu Eichmani par garīguma meklējumiem, Ķīnas nodomiem un draudiem Eiropai. Savukārt Lelde Dālmane cenšas izdibināt, kā tieši latviešu kartupeļu pankūkas ieguvušas 1. vietu Taste Atlas globālajā kartupeļu ēdienu reitingā, apsteidzot pat lietuviešu lepnumu cepelīnus. Ja jūs, klausītāji, vēlaties izlasīt šos vai kādus cits lielisko kolēģu rakstus, tos visus var atrast šīs nedēļas žurnālā Ir. Ticu, ka lielākā daļa no Šķiltavas auditorijas ir lasītāji, bet tas, ka jūs pieslēdzaties mūsu raidierakstam, liecina, ka esat arī klausītāji, un tāpēc pievērsīšu uzmanību faktam, ka var klausīties ne tikai žurnāli Ir žurnālistu sarunas, bet arī viņu rakstus. Ja esat žurnāla abonents, tad katra raksta augšpusē atradīsiet pogu klausīties audio formātā.
Tā ir lieliski iespēja iepazīties ar žurnāla saturu, kamēr, piemēram, esat pie mašīnas stūres vai virtuvē gatavojat vakariņas. Žurnālu var ne tikai nopirkt veikalā vai kioskā, to var arī saņemt mājās vai lasīt viedtālruni vai datorā. Aiziet uz mūsu mājaslapu ir.lv un sāciet abonēt žurnālu kas pieejams gan drukātā, gan elektroniskā versijā. Žurnāla abonēšana ir labākais veids, kā šajā laikā atbalstīt kvalitatīvu, uzticamu žurnālistiku. Taču, ja esat jau abonents vai arī jums vienkārši patīk mūsu raidieraksti, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja jūs atbalstītu Šķiltavas tapšanu ar nelielu ziedojumu. Saiti gan uz mūsu abonēšanas, gan uz ziedošanas lapu atradīsiet šī raidījuma aprakstā. Savukārt, ja vēlaties vairāk uzzināt par ārpolitiku, var sirsnīgi ieteikt mūsu otro raidierakstu Ārskats, kurā apskatām svarīgākos notikumus pasaulē. Paldies par labskanību Kristiānam Fuksam, paldies visiem, kas klausījās un kas mūs atbalsta ar ziedojumiem. Uz tikšanos nākamajā Šķiltavā.